Ir 2003. gada ziema, Irkutskas apgabala Ņižņaūģenskas pilsētā. Mēs esam 4 – režisora Aija Blei, producente Elvita Ruka, operatori Kaspars Braķis un Kaspars Goba. Esam šeit kā filmēšanas grupa un dodamies ciemos pie Krievijas mazākās tautiņas Tofolāriem. Beidzot braucam uz Gutaru, kas ir lielākais no 3 Tofolāru ciematiem un atrodas Sajānu kalnos. Tur dzīvo viena no pasaules mazākajām tautiņām – Tofolāri. Mums priekšā ir 200 kilometru un neparedzami piedzīvojumi. Сейчас надо там, у меня должны быть трубки. Ну что, поможешь себе там? А? Поможешь? Вот, надо разгрести тут место. Ceļā uz Sajānu kalniem esam devušies ar pārbūvētu smago mašīnu GAZ-66. Kad mašīna salūst pirmo reizi, patvērumu atrodam pie pamesta zeltraču arteļa sarga. Что такое? Drīz nonākam arī īstā zeltraču artelī. Ziemā tas darbojas minimālā režīmā, bet darbu nepārtrauc. Tā ir pēdējā apdzīvotā vieta ceļā uz Tofolāriju. Zeltrači apgalvo, ka līdz Gutarai palikuši tikai kādi 60 kilometri un palīdz atdzīvināt mūsu sasirgušo mašīnu. Jāizvēlās tad daļu višu un 35 grādiem augstu. Nezinu, bet nebija. Skaties pozitīvs to var nevis. Darīja virtuvē. Tas pat šķirba man, tas pilnīgi apvier. Ja pagad tā ir krāstas. Jāiet uz to Tofolāru mājiņu bez jumta, vai jārūkās sniegā, vai jākurina ugunskurs.
Tā galvenais tagad nenosālt, nepielaist ar kaut kādu augstumu klāt. Šoferis Andrejs ir pārliecināts, ka Guterā būsim jau pēc pāris stundām, taču taigas likumi ir neizdibināmi. Vismaz šajā reizē Andrejs ar savu gaziku tā arī līdz Guterai nenokļuva. Taču mēs paši tur nonācām vēl pēc dienas, ejot 40 km cauri neapdzīvotajai taigai kājām. Ir agrs pavasaris, un atkal esam ceļā uz Guteru. Lai neiekultos nepatikšanās, šoreiz gribam izmantot oficiālo transportu – helihopteru. Tas ir vienīgais veids, kā nokļūt no pilsētas Guterā un atpakaļ. Tas lido atkarībā no laika apstākļiem un vēl kādas augstākas vadības iegribas. Tādēļ lidot gribētāju katru rītu ierodas lidostā ar cerību aizlidot, bet pēcpusdienā sagaidīšu atteikumu iet kur nu kurais. Cits pie radiem uz pilsētu, cits uz viesnīcu. Šāda gaidīšana var ievilkties mēnešiem. Sākumā negribam ticēt, taču pēc pāris nedēļu šāda dzīvesveida esam iekļāvušies vietējo gaidītāju masā. Diemžēl pēdējā brīdī mūs kā aizdomīgs ārzemnieks lidaparātā neuzņem, un vilšanās ir vārdos neaprakstām. Kad jau zudušas visas cerības nokļūt Tofulārijā, mums palaimējas un tiekam uzņemt zeltraču mašīnās. Tie ir īsti taigas visurgājēji, 6-riteņu piedziņas Urāli. Šausmīgs brīdis, beidzot. Mazās upes šķērsojam bez problēmām. Ты помнишь наши встречи и вечер голубой, взволнованные речи, любимый мой родной, давно смолкли речи, и нет тебя со мной, забудем наши встречи, любимый, дорогой. Taigā ir iestājies pavasaris. Laiks ir jauks un patīkams, bet ceļošana apgrūtina pavasara plūdi. No krastiem izgājušās upes nav pa spēkam arī visurgājējiem Urālam. Taču tur, kur tehnika ir bezspēcīga, vietējie taigas iedzīvotāji joprojām atrod sev ceļu. Tāpēc atrodam sev pavadoni un turpinam ceļu kājām. Vietējie taigā jūtās kā mājās, un mums atliek tikai uzticēties viņu vadībai un gumijas zābakiem. Pavadonis Sergejs apgalvo, ka pēc 4 stundām jau būsim Guterā,
Taču vai nu vietējiem ir cita laika skaitīšana, vai nu mūsu gaita ir pārāk lēna, pēc 4 stundām joprojām atrodamies taigas vidū. Tikai nākošās dienas pēcpusdienā tālumā pamanām briežkopju apmetni, kas pēc pavadoņa teiktā ir tieši pusceļš līdz Guterē. Kaut arī ciemiņus briežkopji nav gaidījuši, par mūsu ierašanos viņi pārsteigti arī nejūtas. Tiekam laipni uzņemti un pavisam burtiski dalāmies pēdējā maizes riecienā. Brāļi briežkopi ir vienīgie Guterā, kam izdevies saglabāt tradicionālo briežkopju arodu. Briežu viņiem nav daudz, tikai kādi 40. Tas ir viss, kas palicis pāri pēc kolhoza sabrukuma. Tolaik Guterā vien bijuši 500 briežu, kas pēc perestroikas izkaut vai pārdot bagātajiem jakutiem, vai kā vietējie saka, vilki apēduši. Īpašā tofulārijas šķirne saglabājusies pavisam nelielā skaitā. Šie nelielie izturīgie dzīvnieki ir ļoti pieticīgi, paklausīgi un skaisti. Agrākos laikos tie spēja nodrošināt visu dzīvē nepieciešamo. Tie deva pienu, gaļu, ādas, bija transports pašiem un mantu pārvadāšanai. Īpaši vērtīgi medicīnā joprojām ir ziemeļbriežu raga aizmetņi, panti. Taiga saviem pazinējiem piedāvā arī citus labumus. Pavasarī kāru muti var ēst meža ķiplokšs, čeremšs. Lai būtu kopā ar savu ganāmpulku, briežkopi dodas ilgos pārgājienos. Viņi klejo no vietas uz vietu kā sensenos laikos un izmanto arī patstāvīgās taigas mītnes. Kaut arī visa zeme pieder valstī, katrai ģimenei ir savs taigas apgabals medībām vai lopkopībai. Kopā ar brāļiem viņa ganāmpulku arī mēs dodamies uz Guteru.
Nonākuši pie pārplūdušās Marhoja upes, esam spiesti apstāties. Te pāri netiekam nec mēs, nec ziemeļbrieži. Kad jau prātojam, kā šeit pavadīsim pāris nedēļas, kamēr upe pierims, notiek neticamais. Kā uz burvju mājienu neapdzīvotajā taigā parādās mednieki ar zirgiem, kas mūs ar visām mantām un briežiem viegli pārved pāri upē. Otrā krastā jau varam mierīgi ieturēt maltīti. Nav vairs jādomā par izsīkušajām pārtiks rezervēm un kādu briežu kaušanu un apēšanu. Но она идет? Главное, видно. Tofalārijas teritorija ir vairāk kā 200 000 kvadrātkilometru, un tajā sastopam abrīnojam dabas daudzveidība. Te izvietojušās vairākas dabas joslas – tundra, taiga, pat alpīnās pļavas kalnos. Mēs baudām pavasara taigas skaistumu un pamazām tuvojamies Guterai, kur laimīgi nokļūstam pēc 5 dienu pārgājienu. Pēc ilgās un bargās ziemas puķis te uzplaukst uz pavisam īsu brīdi, taču brīdī, kad ierodamies, viss te ir saziedējis, it kā tieši mūsu sveicinot. Gutera mūs sagaida ar nesteidzīgu dzīves ritmu. Vēsturiski Tofalāri ir klejotāji lopkopļi, un ciematos sākuši dzīvot tikai padomju varas spiesti. Guterā ir apmēram 500 iedzīvotāju, kas pārtiek no taigas naturālās saimniecības un slikti apmaksāta valsts darba.
Visā 20 000 kvadrātkilometru lielajā Tofalārijas teritorijā kopā dzīvo 1500 cilvēku, no kuriem 600 ir tofalāri. Tā ir vismazākā tautība Krievijā un viena no izmirstošākajām tautām pasaulē. Lielu postu vietējiem iedzīvotājiem nodara alkohols, bet pārsteidzoši ir viņu dzīvesprieks un atklātība. Olgen bargan xerete yok, o'zi yendin o'timlaynan g'alg'on bargan xerete yok, qatu yendin o'timlaynan. Sodap saktırımga Sumarancın bolduruyin Arla saktırımga Тайгою синей дымкой исчезают караван над рекою, да над тайгою синей дымкой исчезают караван. Снова караван уходят в горы, снова незнакомых берегах. У костра остался одинокий. Tofalārijas lielākā cerība ir bērni. Kopš Guterā uzcelta skola un bērni vairs netiek sūtīti uz internātu skolām, bērni no sirds iemīl taigu un kļūst par savas dzimtenes patriotiem. Visi puikas grib būt mednieki un dzīvot Tofalārijā. Bet, kad lielie darbi padarīti, guterīči pulcējas uz svētkiem. Молодцы, девочки, как красиво. Посмотрите, для вас. Зоя Владимировна, молодец. Баба Маша, для тебя. Забыли этот танец. Забыли. Только вот такое оставили. Любовь не живет, а я и не знаю, что любовь может быть жестокой, а сердце таким одиноким. Я не знаю, я не знаю, я не знаю, что любовь может быть жестокой, а сердце таким одиноким.
Kažokādu izstrādājumi Gauja AB, komforts, elegance, oriģināls kolekcijas un aksesuāri. Gauja AB, jūsu vēlmēm atbilstošākie kažokādu izstrādājumi. Katru reizi, kad dodamies uz ziemeļiem, mēs atrodam ko skaistu acīm un sirdī. Tā ir neskarta daba, maz cilvēku un daudz nebijušu sajūtu. Šoreiz uz tālo Jakutiju esam devušās divatā. Uz mums nolūkojas Ļeņas kanjona klintis, bet zem kājām pati upe sasalusi vairāku metru biezumā. Mēs esam ieradušies zemē, kur dzeramo ūdeni kausē no ledus, bet govs staigā krūšturos. Pie visa vainojams milzīgais sals, kas ziemā sastindzina šo milzu teritoriju. Jakutija aizņem 5. daļu Krievijas, un te ir vērojams pasaulē krasākās temperatūras svārstības. Viena gada laikā tās pārsniedz 100 grādus pēc Celzija. Paši jakuti ir ienācēji šajās teritorijās. Pamatiedzīvotāji te ir mazās klejotāju tautiņas. Eveni, evēnki, jakagiri, čučas. Kaut arī palikuši pavisam nelielā skaitā, ziemeļtautu pārstāv cītīgi saglabāt tradīcijas. Briežādu untas te ir ne tikai skaistas, bet arī absolūti nepieciešams cīņā ar salu. От этого я сделал вот такой вот. Вот наши корни. Вот. И это от корня идет. Вот. Корни наши. Вот так нет. Я вас вот так полечу. Запросто. Энергию, да? Хорошую энергию. А можете дать нам хорошую энергию? А? Можете дать нам хорошую энергию? Конечно, запросто могу. Просто так могу дать. Что надо сделать? Просто так вот. Раз, два. Kad Evens šamans mums ir novēlējis veiksmi, dodamies ceļā. Un veiksmi tūdaļ ir klāta. Bez iepriekšējas saskaņošanas mēs nokļūstam unikālos svētkos, vispasaules briežkops salidojumā. Ārā ir -35, bet briežkopi no visas pasaules Jakutskā godina savu darbu. Salīdzinājumā ar padomju laikiem briežkopu skaits ir sarucis, taču ļoti atdzīvināts ir nacionālās tradīcijas. Būt par briežkopiem nozīmē ceļot no vietas uz nākamo, un visas zināšanas ves sev līdzi. Команды Илья Чукров вас просит подойти к радиорубке. За вами приехала машина.
Привет. 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 Laso mešana ir specifiska prasme, ko briežkopji apgūst no bērnu kājas. Svētku ietveros notika 4. vispasaules laso mešanas čempionāts. Briežkopji ierosina laso mešanu iekļaut Olimpisko spēļu programmā. Good morning. Welcome home, Yakutia. Дима, давай, Дима! Молодец! Не, гримеру. Баню все, мы не. Līdztekus sacensībām tiek demonstrēta briežkopu sadzīve un tradīcijas. Bez stragaņinas, jeb jēla sasaldētas gaļas ziemeļnieku maltīte nav iedomājama. Kamēr vīri griež stragaņinu, sievietes čumos, kas ir viņu mājas, lepojas ar saviem rokdarbiem. Pērlēm izšūt rotājumi tiek ne tikai pašām, bet arī uzticamajiem ziemeļbriežiem. Это наш ритуал. Мы огонь кормим постоянно. Kamēr meitenes izmēģina tradicionālo deju soļus, vīri cīnās no visa spēka. Tas ir jakutu tradicionālais sporta veids – hapsagai, kas nozīmē 3 punkti. Tiklīdz vienam no dalībniekiem ir vairāk kā 3 atbalsta punkti pret zemi, viņš ir zaudējis. Kilometre Karamzin Viktor Aldan'dan kesenler. Katestin Евелькийская подвода Карамзин Виктор Алдан. Возраст начальная цена 5000. Так, покупатель номер 1. Lai iegūtu titulu gada briežkopju ģimeni un tiktu pie vērtīgām balvām, ģimenes sagatavojušas krāšņus priekšnesumus. Talantus demonstrē gan briežkopji, gan mākslinieki un vienojas dziesmās un dejās. И в ночи безмолвной, отдавшись спокойно, меня покоряешь ты тихой красою. Сияние севера, мерцающий свет, весенняя тигр. В спортивном маневре Тигр представитель вас ждут в спортивном маневре
very childhood, Andrei is working in venue carpentry. Rima studying at the Yakut State University in the Department of the Local Theology. Their spare time they dedicate to hunting, fishing, and sport. Their son Jules took part in the opening ceremony of the 3rd International Sports Game for Children of Asia. This family whole year live in another territory and make their children obtain tradition and love to the motherland. В свободное время семья Занятиных увлекается рыбалкой, охотой и спортом. Вячеслав Кимлин. Звуки весенней тундры. Итак, Вячеслав Кимлин, Республика Саха-Якутия. Отец, мать поет, вся семья поет, семейный ансамбль. У нас очень большая семья, 5 братьев, 3 сестер и 33 внуков, внучат у матери, бабушки и дедушки. Kad tuvojas vakars un saules, briežkopi tiek pie bagātīgām dāvanām. Sacensību un konkursu uzvarētājs saņem pat zelta sakausējumus, briļantus, kā arī medaļas, kauzus, diplomus un vērtīgus sadzīves priekšmetus. Jakutiem, kā izrādās, ļoti patīk fotografēties. Šo iespēju izmantojot savu dienas stāvokli, garām nelaiž vietējie funkcionāri. Kaut arī balvas mums nepienāks, par svētkiem esam gandarītas. Bet jau nākamajā dienā atkal dodamies ceļā, lai brauktu gandrīz 1000 kilometrus uz Magadanas pusi un nonāktu pasaules augstuma polā Oimjakonā. Tā ir pasaulē visaugstākā apdzīvotā vieta, tāpēc gatavojamies salam un rūdamies šamaņu strautā. Nu viss, pietiks skaistumam un visam pārējam. Nu tā, forši? Vajag labi. Fu, kad nemiegs, man tagad nenāks kādu laiku. Ui, pēdas salst klāt. Pēdas salst. Ar rūdījumu vien salam ir par maz, vajadzīgas arī kalorijas. Ziemeļu ēdienkartes pamatā ir gaļa un zivs ar ļoti augstu kaloriju daudzumu. Ja to neēd, nosalt vai saslimt par ļoti ātri, tāpēc veģetāriešiem labāk uz ziemeļiem nebraukt. Jakutijā tiek audzēti speciāli gaļas zirgi, kas ir uzturu pamatprodukts. Izkausējot ledu, var tikt arī pie silta dzēriena, bet, ja īpaši paveicis, zirgu gana miteklī var paskatīties arī televizoru. Здесь такое.
Mājas saimnieks Spartaks zirgus gana jau 20 gadus, un no savas vientuļās mītnes izbrauc ļoti reti. Šoreiz gan zirgiem būs jāpaliek vieniem, jo arī Spartaks, tāpat kā mēs, dodas uz pavasara svētkiem Oimjakonā. Lai svētkus sagaidītu godam, tiek veidotas īpašas ledus skulptūras. Naktī vēl ir ļoti augsts, un arī pavasara saules kož nepajokam. Temperatūras rekords Oimjakonā ir -71,2 grādi, bet līdz -60 grādiem termometra stabiņš nokrīt regulāri. Vietējie saka, tik augsts, ka vērsim ragi krīt nost. Laikam tādēļ pat pasaules salatēpti ierodas tikai pavasarī. Viņiem par godu reizi gadā tiek atslēgta vietējā lidosta. Здравствуйте, здравствуйте. Hello. Вместе с Сантой я уже влетал к вам в гости. И вот сегодня мой второй официальный визит. Да. Ну, а неофициально я у вас каждый год бываю. С 31 декабря на 1 января. Подарки когда разношу. Но времени очень мало тогда бывает. Только успеваю по всем проехать, всем подарки завести и сразу в другое место лечу. А тут целых 2 дня, 1,5. Мы с Сантой проведем у вас. Отлично, да. А где наш друг Чисхан? From Lapland, when Santa Claus is coming, I can make a promise that I can give a good feeling for you. Yerbet köpüdü sananın gün attanındayım. Hürme bılı türdünen yere köte kerseri. Yehe tügüdütten ürgürür gibetin, allara tügüdütten argarar gibetin, orta tügüdütten oğul taribetin gen algatan bolun. Ondan sakalar senlerin çerderinden, vakt takımının ayak tut takım boluktun. Ondan Ondan sonra çakıcabinen ili tuttak bolun. Yes, I. Very good. Manzikere günlerge uğruya kal bolukta. Like our cousins, yes. Мы рады приветствовать всех вас на земле Оимякония, на полюсе холода. Поселок Тамбор, край северных сияний, встречает сегодня гостей международного фестиваля «Полюс холода 2005». Canım süreklerin ımatını
Vietējie iedzīvotāji un viesi tiek ierauti krāšņos svētku priekšnesumos, kur tradīcijas un folklora savīs ar moderno. Īpaši tiek godināts Jakutas sala gars Čishans, kas nedala dāvanas, bet simbolizē ziemeļu spēku un varenību. Visu svētku būtība ir prieks par pārdzīvoto ziemu un sagaidīto pavasari. Prieks nav svešs nevienam cilvēkam, tāpēc malā stāvētāji nav un vakars pienāk līksmā dejā. Корреспонденты, фотографы, фотографирующиеся. Просим отойти вас. Öymöken bölgütügarı. Günlüğü oraya iki töyünce bir festival ahırlıklarını. Jūs skatījāties kopā ar kažokādu salonu Gauja. Metteke tetteke mitekey, meleger telegeri miterey. Atının kötü tenerdere, atının bil